Sveicināti atkal. Šodien parādīšu atkal video par to, kā rīkoties ar manu kalkulātoru, ko esmu izveidojis tieši latviešu valodā. Arī nosūtīju tieši jums šodien kalkulātors jūsu e-pastu, ko varat arī apskatīties. Bet tieši pastāstīšu vispār, ko viņš rāda un kā viņš ir jālieto ikdienā. Varbūt ne gluži ikdienā, varbūt, lai papriecātos par to, kādi vispār varbūt ienākumi par to, ar to naudu, cik jūs esat ieguldījis. Vārdu sakot tā, es sāku ieguldīt ar 100 eiro, un man ir tagad gandrīz 110. diena, taču, kā jau redzējāt, man bija kaut kādās 231 vai 221 aktīvā paka, jo es dažas dienas nespēju uzspiest šos reklāmas. Līdz ar to tad šīs pakas nedaudz samazinājās, jo es nevarēju katru dienu viņas iegādāties, pats, un arī ienākumi man nebija tik lieli. Bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, kur šeit, tad šīs pakas, ja salīdzināsim nekur 232 pakas, tad dienā es varētu nopelnīt $3, kas ir diezgan daudz šajā sistēmā, un tad jau varētu izņemt $1 ārā. Piemēram, ja mēs paskatāmies, ja mēs esam ieguldījuši šos $100, un ja mēs neliktu naudu no mūsu, nepirkt jaunas pakas no tās bilances, no kuras mēs varam izņemt naudu, bet visu laiku ieguldam no jauna, tad kur viņi kopā sastādītu pēc sanāk 5 mēnešiem, viņi sastādītu 411 eiro lielu summu, kā mēs redzam šajā summas tablā. Un arī tieši pēc 110 dienām, vairāk jau 146 dienām, man šīs 100 pakas pirmās, kuras es biju nopircis, man viņas arī pazudīs. Jo viņas būs atpelnījušas man šos $2,20, par kuru es ieinvestēju tikai $1 reāli. Labi, tālāk, tas man liekas arī ir viss par šo kalkulātoru. Vienkārši ieliekam summu, kādu vēlamies ieguldīt. Piemēram, kaut vai šos pašus $10 ieguldījumā ieliekam un redzam uzreiz šos iespēju, cik jūs reāli pelnīsiet. Un arī redzam visas pakas, arī cik reāli jūs būsiet nopelnījis 360 gadu laikā. Paskatāmies vienkārši, ja mēs vispār neņemam ārā naudu un visu naudu ieguldam, mēs būtu nopelnījuši aptuveni $691. Katru dienu spiežot šīs pakas un visu pārējo. Manuprāt, diezgan labs ieguldījuma veids, ne? Jo no $10 izņemt ārā gada laikā 691, tas, manuprāt, ir jau šausmīgi liela summa. Un redzam, ka mūsu pakas, no 10 ir palielinājušās līdz pat 1077 vai pat vairāk. Un katra paka jums atpelna 1,5% lielu summu, kas ir diezgan daudz, manuprāt. Bet vārdu sakot, vienkārši paskatoties uz to, cik jūs reāli varat nopelnīt, un piemēram, ieguldot, citi cilvēki saka, ka ir jāiegulda vismaz $200, lai reāli varētu nopelnīt diezgan lielas summas jau sākumā ar šo sistēmu. Bet man īstenībā nešķiet, ka tas būtu tas labākais variants, jo es saprotu, ka ļoti daudz cilvēku baidās par to, ka viņi šo naudu varētu nedabūt kādreiz atpakaļ. Taču tik, cik es lietoju šo sistēmu, tad vēl neesmu ņēmis ārā. Es esmu izņēmis $10, lai vienkārši pārbaudītu, vai vispār varu izņemt šo naudu ārā. Un biju ļoti apmierināts, jo mans šī transakcija notika pāris dienu laikā, kas ir ļoti ātri. Piemēram, ja mēs ieinvestējam šos $200, kā teicu, redzam uzreiz, ka mēs varētu izņemt jau šo summu pēc 317 dienām, jo mūsu ienākumi dienā būtu vispār 200 būtu ienākumi, bet tas, cik mēs varētu izņemt ārā no šejienes, būtu $100. Piemēram, arī šeit varam ielikt uz to
reāli, cik mēs varētu izņemt ārā naudu. Piemēram, 4 dienas pēc kārtas mēs izņemam $100 un uzreiz redzam, kā mainās visas kalkulācijas, lai viņas atkal, jo mēs neieguldam šo izņemto summu. Visu šī kalkulātora palīdzība parāda to, cik jūs varat nopelnīt vispār neizņemot naudu. Ja jūs, protams, kādā brīdī vēlaties izņemt kādu veidu summu, tad droši skatāmies, cik reāli jūs varat izņemt, lai jūs nekādā veidā neieietu mīnusos un visu laiku jums šīs pakas palielinātos. Tas arī ir viss par šo kalkulātoru. Vienkārši apskatiet šos kalkulātoru summas, visas un arī domāju, ka viss ir ļoti vienkārši, lai varētu saprast. Ja paskatāmies, kas zina, varbūt arī jums patiks tas pats, ko es daru, un tiešām pēc gada man būs nauda pārējiem un es varēšu tiešām pelnīt lielākas summas. Tāpat arī viņi ceļ augšā šīs izmaksas, nevis izmaksas, bet ienākumu potenciālu ar katru dienu. Vai nu viņš samazinās vai reizi varbūt tur 2 dienās, vai arī palielinās, un arī viņi ceļ augšā šo iespēju izņemt naudu katram cilvēkam. Šobrīd ir šī summa ir €300 mēnesī, mēnesī, bet dienā, cik jūs varētu izņemt. Protams, viņi nestrādā sestdienās, svētdienās, tāpat kā arī mēs nestrādājam. Taču, ja jūs ņemat €300 mēnesī ārā, tas arī ir diezgan daudz mēnesī, bet dienā, kas sastāda jau, reiķinam, 20 dienām, 20 dienas mēnesī, kas ir darba dienas aptuveni. Ja mēs izņemam tajās 20 dienās €300 katru reizi, tad kopējie ienākumi ir aptuveni 6,000. Manuprāt, tā ir lieliska summa ar tādu mazu ieguldījumu kā €200, vai ne? Tāpēc lūdzu piedalāmies šajā sistēmā un to pirmo naudu, ko jūs būsiet ieguldījis, to es jums 100% atmaksāšu atpakaļ, jo esiet mans pirmais, vispār tos procentus, cik jūs būšu dabūjis no jums, es jums atmaksāšu uz jūsu kontu, lai jūs varat nopirkt atkal jaunas pakas. Labi? Visu labu. Paskatāmies vēlreiz video kādus citus. Un, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet uz e-pastu.